Labdien! Vai visi redz ekrānu? Nošēroto prezentācijas ekrānu. Ok, paldies. Tātad šobrīd visi piesakās tai sapulcei, prezentācijai, kamēr visi vēl piesakās vai pievienojās, mazliet iesākšu runāt par to, kas es esmu, par ko es stāstīšu šodien un tā. Tātad šodien pastāstīšu par DJI droniem un par programmām. Šobrīd tātad es pārstāvu Geonovas uzņēmumu. Mani sauc Dagnija, kā jau apakšā jūs redzat nosaukumu Dagnija Šulce. Un mazliet neilgi strādāju šajā uzņēmumā, bet par droniem jau es zinu diezgan ilgu laiku, jo pat esmu dronu pilots un strādājusi esmu mērniecībā. Tātad es domāju, ka mēs varam sākt prezentāciju par fotogrammetrijas nākotni un par DJI droniem. Tātad šobrīd šeit ir neliels ieskats no lietuviešu kolēģiem par viņiem esošiem droniem. Ja kādam interesē, ir iespējams arī tā kā paņemt nomā dronus un arī uz apmācībām. Un tādā ziņā viss ir tā kā iespējams sarunāt. Šīs dienas plāns, tātad DJI Matrix jaunos sērijas modeļus apskatīsim. DJI Matrix 350 RTK, tad mazliet par kamerām, tad mazliet par sensoriem, tad mazliet par dronu izmantošanu. Tad profesionālo programmatūru, tas ir attiecībā uz Pix4D un DJI Terra, kā arī Trimble Business Centers. Tātad šeit ir 350, DJI 350 RTK ar skeneri L2 darbībā. Šeit ir redzams attēlā par Lietuvas muižu, kas tālāk prezentācijas noslēgumā mazliet pastāstīšu par to, kā apstrādāt datus tajā Pix4D Matic programmā, DJI Terra programmā, ar kur tika nolidots ar Mavic 3. versiju, kā arī Matrix 4. versiju. Šobrīd ļoti daudz cilvēku piesakās. Tātad ir jau Tātad iepazīstinu jūs šodien ar DJI Matrix 4. sērijas modeļiem. Tātad ir šī gada 8. janvārī tika palaists, DJI palaida jauns 2 modeļus, Matrix 4. termālo kameru un Matrix 4. Enterprise versiju.
ar jaunām funkcijām un jaunām iespējām. Tātad mazliet ieskats, ar ko atšķirās no Mavic 3 Enterprise sērija. Konteksts. Abi droni ir augstas kvalitātes un ir iespējams profesionāli pielietot viņus. Bet atšķirības ir tādas, kad, piemēram, Mavic Enterprise 3 versijai ir tikai 3 virzienos tiek attēli uzņemt, bet Matrica 4. versijai ir jau 5 virzienos, tātad uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi un atpakaļ. Tātad šeit ir salīdzinājuma tabula, kam vajadzētu pievērst uzmanību, kas ir jauns parādījies. Tātad lāzera attāluma mērītājs līdz 1080 metriem. Tātad maksimālais lidojuma laiks arī ir ilgāks, par 6 minūtēm gandrīz jau. Izmēri arī ir lielāki, bet visticamāk, ka tas nav tik noteicošais faktors, tas izmēra lielums. Un maksimālais nolaišanās ātrums arī par 2 sekundēm ir palielinājies, par 6 sekundēm ir palielinājies. Lidošanas ātrums, veicot kartēšanu, tas ir tā iemesla pēc, ka ir tie 5 virzieni, kā var nofotografēt. Tātad kameras salīdzinājums. Kameras salīdzinājumā tieši ar Mavic 3 versiju. Kam jāpievērš uzmanība? Ir tātad vairāk sensoru tai kamerai. Un tā ir vēl pat vidējā diapazona kamera līdz 48 megapikseļiem. Un visi pārējie tie parametri, piemēram, minimālais fotografēšanas intervāls, tas nozīmē to, ka sekundē 0,7 sekundes tas ir domāts. Mazliet vēl par Matrica 4. Enterprise kameru. Tātad šajā sērijā īpaši piemērot kartēšanai un uzmērīšanai, pateicoties 4,3 colu un 20 megapikseli plataņa kamerai ar mehānisko slēdzi, kas nodrošina precīzu un ātru attēlu uzņemšanu ar 0,5 sekundžu intervālu, kas ir par 0,2 sekundēm ātrāk nekā iepriekšējiem modelim. Un ko tas mums dod? Ja drons lido pa noteiktu maršrutu, tad ik pēc 0,5 sekundēm viņš uzņem attēlu. Tas nodrošina vienmērīgu attēlu pārklājumu, kas arī būtisks topogrāfiskai analīzei un arī fotografēšanai. Tātad par termālo kameru. Tātad termālai kamerai ir lāzera attāluma mērītājs un arī apgaismojums, kas ir spilgtāks nekā iepriekšējiem modeļiem. Izšķirtspēja ir labāka, arī tā pietuvinājums ir 2 reizes lielāks palielinājies. Un arī ietver to plataņu kameru, kas ir līdz 48 megapikseļiem, kas pirms tam nebija. Tātad mazliet par drošību. Ir iebūvēts RTK modulis, kas atbalsta savienojumu ar pulti, un viņš pēc 15 sekundēm atgriezīsies mājās, ja netiks saņemts šis RTK savienojums. Un Enterprise 0,4 Enterprise, tā drona sakara sistēma,
atbalsta šo, nodrošina šo funkciju. Un uzlabot ir salīdzinājumā ar iepriekšējiem modeļiem. Tātad, kas atbild par to, ir Fusion positioning funkcija, tātad viedais lidojums un šķēršļu novēršana ir uzlabotas, sensori vairākos virzienos, kā es pirms tam minēju, 5. Un tas papildu ļauj gan arī uzlabot to drošību, gan papildus arī palielināt bilžu blīvumu, ietaupot laika periodu, ko viņš pavada lidojuma laikā. Neliels ieskats, kā darbojās funkcija. Un šeit ir neliels ieskats arī par iespējām, ko vēl var darīt, kā tas izskatās pilsētvidē. Iespējams, ka video nestrādā. Nestrādā tomēr. Tātad ir uzlabota attēla kvalitāte, kas tiek arī saņemta uz kontrolieru pulti. Un salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli, to īsti nevar salīdzināt ar citiem, bet ar citiem iepriekšējo modeli, tas bija minēts vairāk par to. Tālāk, kas mums ir jauna funkcija, kas nav iepriekšējiem modelim. Tā ir Smart Oblique funkcija. Ko tas nozīmē? To, kad drons lidojot, veids no dažādiem leņķiem bildes, uzņem bildes un kontrolējot to stabilizatoru. Tas ļauj vairāk bildes uzņemt, lielāks blīvums, mazāks laiks patērēts, īsāki maršruti. Nav katru vairākas reizes jāpaceļ maršruts. Un kā tas darbojās? Tā automātiski kamera leņķu pielāgošana. Lidojuma laikā kamera maina leņķi, lai uzņemtu attēlus no dažādiem skatu punktiem, nodrošināt pārklājumu un mazāk lieku attēlu. Sistēma optimizē uzņemšanas procesu, izvairoties no nevajadzīgiem kadriem, kas samazina datu apjomu. Arī datu apjoms ir mazāks. Uzlabot 3D modelēšanu, tātad precīzāk attēlu. Pirms tam bija tikai palielam skats no augšas, tagad ir no vairākiem skatu punktiem. Un šeit arī šī video var redzēt to, kā ir uzņemts no visiem iespējamiem leņķiem, 5 debesu pusēm uzņemts ēkas attēlu un iegūts modelis. Kāda mums ir vēl viena opcija jauna parādījusies, ir lidojuma laikā uzreiz iespējams veikt mērījumus. Tas ir aktuāli vairāk vai mazāk tiem, kas grib uzreiz veikt, pieņemsim, jumta mērījumus vai kaut kādu konkrētu objektu mērījumu. Šī gadījumā šeit ir Lietuvā veikts mērījums, kur ir futbola laukums aprēķināts. Pēc tam parādās gan koordināts, gan perimetrs, gan laukums. Un viss notiek tajā brīdī, kamēr tas drons jau ir gaisā, nevis pēcapstrādē. Un viena vēl no jauna īpašība funkcija ir tas attāluma mērītājs. Diapazons ir līdz 1800 metriem. Jāņem vērā ir to, ka slīpajā leņķī mērījumā samazinās precizitāte, ja ir tas mērījums līdz 600 metriem un ļoti slīpi. Bet, ja ir salīdzinoši tālu, līdz 1800 metriem, tad precizitāte ir labāka. Un
arī reālā laika datu. Viņš uzreiz parāda, kāda ir koordināta, cik tālu tas ir, kas tas par objektu, arī atpazīst objektu, protams. Var saskaitīt mašīnas, var saskaitīt kravas. Nākamajā video ir arī tā izsekošanas funkcija, kur var izsekot mašīnas. Un sistēma nodrošina precīzu objektu koordinātu arī noteikšanu, kas ir īpaši noderīgi meklēšanā un glābšanas operācijās. Mērniekiem tas, protams, nebūs tik aktuāli, bet policijas darbiniekiem, jā, tas ir ļoti aktuāli. Sabiedrības drošībai. Tātad šeit arī var saskaitīt mašīnas, saskaitīt cilvēkus. Viss tas ir iespējams izdarīt, kamēr drons ir pozīcijā. Tātad mazliet apkopojums par produktivitāti. Attēlā redzamajā tabulā sniedz informāciju par konkrētu lidojumu. Tātad tika nolidots ar Matrix 4. Enterprise versiju un Mavic 3. Enterprise versiju. Un uzņemto attēlu skaits ir varbūt ne uz pusi vairāk, bet vismaz par 30% vairāk. Platība, ko spēja sasniegt vienas baterijas lidojuma laikā, ir 100 hektāri šim dronam. Un kas ir svarīgi šajā tabulā, ir tie 70–80% pārklājums. Kāpēc? Jo tas ir būtiski apstrādājot pēc tam datus Pix4D Mapper programmā un Pix4D Matic programmā. Ir ļoti svarīgi tas pārklājums, lai būtu kvalitatīvu datu un rezultātu arī. Mazliet ieskats par to, kad DJI dongle ir šobrīd ievietots jau pašā dronā iekšā, nav ārpus korpusa. Tas ir jaunums. Un tas 4G ir tāds, darbojas pēc principa tāpat kā iepriekšējiem visiem modeļiem, lai nodrošinātu atbalstu savienojumam ar pulti. Tātad ātrāk kartēšana, ko pirms tam jau arī minēju, 0,5 sekundžu intervālu, un to palīdz nodrošināt RTK modulus, savienojums arī. Un šis modulīts arī ir ievietots korpusā jau salīdzinājumā ar citiem moduļiem. Citiem modeļiem, es domāju. Tātad, kas mums ir ļoti svarīgi zināt par garantiju un apkopi, tātad nodrošināts ir 24 mēnešu garantija. Visiem tas ir svarīgi. Un kas ir ļoti aktuāli citiem, ir tas, kad pats cilvēks ir spējīgs, pats klients, kurš ir iegādājies dronu, var ieiet savā profilā DJI mājaslapā, uzrakstīt sērijas numuru un pārbaudīt, vai viņam ir pieejams šis status vai nav pieejams šis status, pagarināt pats to status, apskatīties termiņus, cenas, un nav nepieciešama mūsu iesaiste. Ja ir, protams, kādi jautājumi, droši var jautāt, bet DJI support nodrošina šo iespēju, ka pats klients var apskatīties. Tātad vēl par cenām. Cenas sākot, protams, tās ir šobrīd aktuālās cenas. Tās nākotnē iespējams var mainīties. Tātad DJI Matrix 4. versijai pamatkomplektā sākot no 4598. Un termālai kamerai ir no 6800.
Kas mums ir pamata komplektācijā? Protams, visu var papildus arī vēl pievienot klāt. Bet pamata komplektācijā mums ir visa veida kabeļi, kas ir nepieciešama, lai uzreiz uzsāktu darbību. Tātad propelleri, arī papildus propelleri, pati pults, pats drons, uzlādes stacija, arī gaismas elements un kaste. Atvainojos, sajauc nevis gaismas elements, bet adapters. Mana kļūda. Nevis gaismas elements, bet lukturs ir atsevišķs kā aksesuārs, iespējams iegādāties. Ir jaunais lukturs DJI Matic 4 lukturs, tātad no 298 € sākot. Un arī tagad ir jauns DJI Matic 4 Skyruns, kas ir iespējams atsevišķs papildus iegādāties. Un ko mums tas lukturs dod? Apgaismojums līdz 100 metriem un ar 2 režīmiem. Ko Skyruns mums dod? Apraides diapazons līdz 300 metriem. Un arī audio ierakstīšanu. Skyruns nodrošina audio ierakstīšanu. Iespējams arī iegādāties ir zemā trokšņa propellers. Arī iepriekšējiem modeļiem. Tātad vēl mums ir pieejams mājaslapā, arī var atrast šos modeļus un cenas tur nebūs norādītas, bet cenas var paprasīt. Mēs izsūtīsim katram atsevišķu piedāvājumu, ja ir kāda interese. Tātad mazliet ieskats no DJI Matic 350 RTK dronu, ar ko viņš mums atšķirās no 300 modeli. Ir tas, kad maksimālais lidojuma attālums ir 8 km, maksimālais ātrums ir 23 m/sekundē un maksimālais lidojuma augstums ir līdz 5000 metriem. Un ar ko var savienot? Atbalsta dažādu veidu gimbalus, dažādu veidu kameras, dažādu veidu sensors, gan iepriekšējos DJI modeļu sensors, gan jaunos. Un akumulātoru sistēma ir ar karsto nomaiņas, kas ļauj veikt vairākus lidojumus bez izslēgšanas. Un jaunā pults, kas ir DJI-RC+, kas nāk kopā ar šo modeli, ir 7 colu ekrāns un darbības laiks ir līdz 6 stundām. Tā. Šis modelis droši ir piemērots Latvijas laikapstākļiem līdz -20 grādiem. Es domāju, ka neviens nav ieinteresēts lidot -30 grādos. Tas tā. Tātad mazliet par DJI kamerām. Šī mums ir pilnkadra kamera 45 megapikseļiem. Un minimālais fotografēšanas intervāls ir 0,7 sekundes. Un maksimālā izšķirtspēja ir labāka nekā iepriekšējiem modelim. Un paredzēts vairāk topogrāfiskai kartēšanai, iespējams arī lauksaimniecībai, mazāk glābšanas operācijai un mazāk arheoloģijai, bet es domāju, ka jums nav tik aktuāli. Un vienā lidojumā aptver līdz 3 kvadrātkilometriem.
Tātad mums tagad būs tālāk tēma par sensoriem mazliet. Un kā jau jūs droši vien visi zinat, atšķirības starp lidaru un fotogrammetriju, bildēm un lidaru datiem. Tātad mazliet tagad mums būs ieskats par DJI Zenus L2. Ir atbalsta maksimāli 5 atstarojums tā kā vienā lāzera impulsā. Ko tas nozīmē? Viņš atstarojās, pieņemsim, uz koku vainagu, tad uz koka sakni, tad uz zemi, tad atpakaļ viņš savāc tos datus, iegūst tos datus, aprēķinu, un tas ir tas viens iegūtais datu apjoms no tiem 5 impulsiem. Kur mēs šo L2 sensoru varam izmantot? Tātad arī kartēšanā ļoti piemērots ir karjeros, lai iegūtu, pieņemsim, smilts aprēķināt, smilts tika aizvedas no karjera projām, tilpuma aprēķināšana. Tas ir ļoti būtiski. Meža uzraudzībā arī, jo ar parastajām kamerām, protams, meža apvidos ir ļoti grūti vispār kaut kādas datus iegūt, bet ar lidaru sensoru tas ir iespējams. Arī 3D pilsētu modelēšanā, protams, ceļu, grāvju modelēšanā, tas viss ir iespējams ar šo sensoru. Tātad saliekot visus aktuālos DJI sensors, kas mums ir arī pieejams pasūtīšanā, kopā vienā tabulā, ir tātad hibrīd sensors, Starlight, HRT termisko funkciju un HRT bez termisko funkciju. Pilnkada kamera tas ir tā P1, kur mēs mazliet pieskārāmies, un mazliet lidar L2 mēs pieskārāmies arī. Tātad tagad mazliet ieskats par Anafi droniem. Es neesmu pārliecināta, vai kāds no jums to ir dzirdējis, bet tā ir ražoti sākotnēji Francijā, tagad viņus ražo ASV, un viņi vairāk ir piemēroti inspekcijām, kā mazāk uzmērīšanai. Ar ko viņi atšķirās no citiem droniem ir tā, kā viņi ir dizainēti, kā viņi izskatās vizuāli, kāda ir kamera, jo kamera ir šeit 360 rotējošā kamera, un ko nodrošina arī labāk 4G savienojumu. Datu drošība ir labāka šiem ASV ražotajiem droniem. Un viņš mazliet atgādina sienāzīti, kā jau jūs redzat animācijā. Un ar ko viņš mums ir salīdzināt ar citiem ražotājiem, droni izcījās ar to unikālo aerodinamisko formu. Un arī vieglāks nekā, pieņemsim, DJI drons. Kas mums ir atšķirībā no DJI droniem, viņam ir šim tieši Parrot Anafi AI ir ierobežota darbības temperatūra, tikai līdz -10 grādiem. Bet ir ātrāks lidojums bezvēja situācijā kā DJI droniem. Un lidojuma laiks ir īsāks nekā DJI droniem. Tātad jāņem dažādas šīs te funkcijas un specifikācijas vērā, atkarībā, kas jums ir vairāk piemērotāks. Tātad mazliet ieskatīs par DJI Dock stacijām šobrīd. Aktuālākais modelis ir jaunais, kas iznāca šajā gadā, DJI Dock 3. versija. Kas šis ir? Tas ir tas autonomais dronu uzlādes un izvietošanas stacija. Un ko mums tā ļauj? Tātad ļauj attālināt, pieslēgties dronam, attālināt, pacelt to dronu gaisā,
nolidot misiju, pieņemsim karjerā, un pēc tam tas drons atgriezīsies atpakaļ doku stacijā, un iespējams tas drons tiks uzlādēts, un pēc tam tos datus var attālināt arī savākt. Tā kā būs pieejama cloud versijā. Un starp DJI Dock 3 un DJI Dock 2 staciju atšķirības ir tātad vislielākā atšķirība tas, ka DJI Dock 3 versija ir daudz smagāka un ir iespējams viņu uzvietot uz transporta līdzekli. Tā kā pārvietot un tajā pašā laikā, kad mašīna pārvietojās, dronu palaist lidojumā. Tas ir inspekcijām, dažādu veidu inspekcijām piemērots dronu doku stācija. Tātad mazliet, kur mēs tās visi iegūto informāciju no droniem varam izmantot. Ortofoto pēc tam iegūt dažādas analīzes satiksmei, būvniecībai, avāriju analīzei, ceļu inspekcijām. Un ko mums tas dod? Ātrumu, daudz ātrāk apsakot lielas teritorijas, arī lielāka precizitāte nekā tradicionālām metodēm. Un izmaksu efektivitāte. Nav nepieciešams nodrošināt veselu komandu ar mērniekiem. Samazinās izmaksas kopējās ilgtermiņā. Uzreiz varbūt liekas dārgi, bet ilgtermiņā samazinās. Tātad pie inspekcijām arī vēl ietilpst tiltu un ceļu inspekcijas, arī vēja turbīnas iespējams apsakot, saules baterijas iespējams apsakot. Viss lauksaimniecība, protams, arī. Ģeodēzijā, protams, ģeodēzijā tos datus pēc tam iegūstam DSM modeļus un DTM modeļus, kur pēc tam analīzē var izmantot. Un arī ir pieejams DJI Mavic 3 multispektrālais drons. Ar ko tas atšķirās no termālo dronu? Tātad multispektrālais drons atbild par gaismas sensoriem, un pēc to gaismas sensoru analīzes var noteikt, pieņemsim, labības stāvokli. Tas īsti neatbild par temperatūrām, bet ir piemērots speciāls krāsas konkrētai gaismas staram. Arī var veikt ar to arī mežu monitoringu un analīzi, diametrs un visādas funkcijas ir iespējams veikt. Tā mazliet par profesionālajām programmatūrām, ko var apvienot ar iegūtajiem datiem no droniem. Tātad mums ir pieejams Pixel4D Matic, Pixel4D Mapper. Es pieņemu, ka visi jau zina par Pixel4D Mapper. Un tad ir iespējams arī Pixel4D Catch. Tad Pixel4D Catch ir aplikācija telefonā, ko var lejuplādēt iPhone'ā un arī Androidā, bet es iesaku lejuplādēt un izmantot iPhone'ā, jo iPhone Pro versijas 16. un uz augšu atbalsta SLAM funkciju, kas palīdz uzņemt datus labākā kvalitātē, iegūt 3D moduļus, nostaigājot, pieņemsim, apkārt mašīnai, un jau ir iegūts rezultāts pēc tam cloud versijā uzreiz apstrādājot 5 minūšu laikā, principā, ja tie dati nav daudz, un iegūts jau rezultāts, ko var tālāk nosūtīt kolēģim. Bet Pixel4D Catch ir paredzēts palielam tikai maziem objektiem, kā pieņemsim vienai akai vai būvobjektā apsakot konkrētu lietu. Tas nebūs paredzēts lieliem apjomiem. Bet Pixel4D Matic būs tieši paredzēts lieliem apjomiem. Šobrīd visaktuālākais ir Pixel4D Matic, jo viņš šobrīd optimizē lielu datu apstrādi.
nav pašam jāveic manuāls darbības kā Pixfordy Mapper. Viss notiek automātiski, nospiežot dažus podziņus pa lielam. Un ir arī pieejams DJI Terra, kas atbalsta tikai DJI datus. Tas jāņem vērā. Pixfordy Mapper un Pixfordy Matic atbalsta arī citus formātus, kā pieņemsim autodroniem arī atbalsta. Tātad, ja kāds nezināja, tad Pixfordy ir izstrādāts Šveicē. Un iespējams arī Pixfordy mājaslapā atrast kursus, apmācības, dažādus video materiālus par to, kā izmantot gan Pixfordy Catch, gan Pixfordy Mapper, Matic. Ir tas jaunais iznācis Pixfordy Field lauksaimniekiem, arī tur ir apmācības un webināri par visu par to un ap to tēmu. Šeit ir neliels salīdzinājums par Trimble Business Center un DJI Terra, Pixfordy Mapper un Pixfordy Matic. Un visvairāk laikam piemērots lieliem apjomiem būs Pixfordy Matic un Trimble Business Centers, bet ja runā tikai par dronu datiem, tad piemērotāk versija būs Pixfordy Matic. Bet ja ir domāts par, ka vajag savienot kopā, pieņemsim, ar BIM modeļiem, ar citiem datiem, DVG failiem un visu salikt kopā, tad primāri tas būs Trimble Business Centers, ja vajag apstrādāt liela apjoma lidar datus un liela apjoma fotogrametrijas datus, tad Pixfordy Matic. Pixfordy Mapper būs mazākiem apjomiem un tikai fotogrametrijas datiem, tātad tikai ar kamerām. Un jāņem vērā to, ka DJI Terra atbalsta tikai Windows un arī tāpat Business Centers atbalsta tikai Windows platformu. Mazliet ieskats par cenām. Šobrīd aktuālās cenas, tās ir šobrīd aktuālās, viņas var laikaitā mainīties. Profesionālajai programmatūrai, bet tas ir uz patstāvīgu licenci, šis ir bez atjauninājumiem uz patstāvīgu licenci. Ir arī cenas, kas šobrīd ir vairāk aktuālākas uz tā kā ierobežot laika periodu. Tas nozīmē tā noma uz gadu, 1 gads, tātad pieņemsim pēc gada, tu atjaunini uz nākamo gadu, ja ir tas aktuāli tam. Tas samazina izmaksas kopējās, nekā nopērkot uzreiz uz visu neierobežotu laiku. Un šobrīd, ja iegādājās pie mums DJI Matrix 4e versiju, tad ir aktuāla atlaide Pixfordy Matic 50%, 3 gadu licencei. Un jāņem vērā, ka Pixfordy Catch šī cena ir uz gadu, bet tas ir bez iPhone un bez, pieņemsim, RTK sistēmas. Tas ir tikai vienīgi aplikācijai. Šeit neliels ieskats no Lietuvas kolēģiem, kur viņi uzfilmēja par Pixfordy Matic failu pievienošanu. Tātad viss līdzīgi kā Pixfordy Mapperā. Uztaisam projektu, izvēlamies koordinātu sistēmu un pēc tam tajā pašā mapē, kur ir ievietoti faili no drona, tur arī uztaisam projektu. Un pēc tam parādās jau gatavais, ne gatavais, bet sākotnējais lauks, kurā izvēlās pēc tam pirmo kalibrēšanu procesu. Un parasti izvēlās oblique opciju.
ja tas ir domāts tikai bildēm vai līderam no augšas skatoties. Nu, standarta versija. Un pēc tam uzreiz spiež start. Šeit ir tas gatavais objekts, ko mēs sākumā runājām. Kas ir mums tie konusiņi, kas ir redzami video, ir jāņem, ir tie atbalsta punkti, kas arī ļoti būtiski ir lidojot ar dronu, lai pēc tam pievienotu klāt atbalsta punktus, lai būtu pareizajā vietā objekts. Tas ir ļoti būtiski. Par cloud versijā ir iespējams, Pix4D cloud versijā ir iespējams arī jauna funkcija, kas ir Smart Oblique funkcija, kas noņem ēnas attēliem un uzlabo attēla kvalitāti kopējo. Jo fotografējot dažādos apgaismojumos un leņķos rodās visādi traucējumi, un šī funkcija uzlabo attēla kvalitāti, intensitāti un vispārējos parametrus. Šeit mums ir mazliet ieskats, ko mēs iegūstam no DJI Terra programmas ar līderu datiem. Tātad dažādi veidi modelīšu, ko mēs varam iegūt. Un ko mēs iegūstam arī no Trimble Business Center, ja izveidojam lidojumu. Bet tas ir tikai īsts ieskats, tur ir arī cits iespējas, protams, Trimble biznesā. Bet, tāds mazs ieskats, ko mēs varam iegūt, ievietojot tos pašu datus Trimble biznesa centrā. Tātad tas īsumā no maniem viss, ja ir kādi jautājumi.